Tātad, ko mēs skatām, grozījums valsts pārvaldes iekšās likumā, kur jau mēs esam daļējos skatīt, bet, kā atcerties, mums pie viņa jāatgriežās, jo tas ir jāskatā arī kontekstā ar tiešā lasījumā pieņemto likumu par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu. Un nejot cauri tātad priekšlikumu tabulai, tātad pirmo es vienkārši atgādināšu, ka pirmo priekšlikumu, kas bija Dāldera, mēs neatbalstījām, otro Dāldera priekšlikumu neatbalstījām, trešo neatbalstījām, ceturto neatbalstījām, un tad mums bija... Es tikai uzreiz pateikšu, ka tie priekšlikumi bija veltīti valsts ministra amata sekretāra aprakstam. Tā kā valsts ministra iedziens bija izņemt no likuma, līdz ar to visiem tiem priekšlikumiem ir šāda nozīmīgi. Paldies. Piektais priekšlikums, kas bija no juridiskās komisijas, no juridiskā biroja dots, tika atbalstīts, un tagad mēs atgriežamies pie 6. deputāta Dāldera priekšlikuma, kas ir 92. panta 2. daļas sakarā, un varbūt es lūkšu uzreiz juridiskā biroja tātad stāstu, jo cik es no visa tā konteksta gribu teikt, tad skatot kopā ar trešā lasībā pieņemto valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu, tad šie 4 priekšlikumi, reāli viņi nav pieņemami. Šeit ir arī tā, ka principā, ja būtu skatīts valsts dienesta likums, kurš ir atlikts sakarā ar daudzām neskaidrībām, kas tur ir, tad varētu uz šo normu skatīt, bet ņemot vērā, ka valsts dienesta likums tiks pārstrādāts, jo viņš tur daudz pretrunu, ka līdz ar to šis priekšlikums varbūt, ko teiks juridiskais birojs attiecībā uz to. Jā, tātad 92. pants sākotnēji sastāvēja tikai no vienas daļas, kas ir līdzinājā pirmā daļa. Tad pirms gadiem 4 tika papildināts ar otro daļu, kas noteica, ka iestādes amatpersonām izmaksāto atalgojumu publicē iestādes mājaslapā internetā. Tas notika vēl laikā, kad nebija vienotās atalgojumas sistēmas likums. Tad pieņēma vienotās atalgojuma sistēmas likumu, kurā šis pats jautājums tika regulēts nedaudz citādāk, kur noteica, ka iestādes mājaslapā internetā jāpublicē amata grupas un to atalgojums. Un tad izveidojās faktiski pretrunīga situācija, ir 2 likumi, kas regulē līdzīgi jautājumu. Viens regulē plašāk un otrs ir šaurāk. Tā tas turpinājās ilgāku laika posmu, un tad Dāldera kungs iesniedza priekšlikumus, kad vajadzētu paplašināt arī valsts pārvaldes iekārtas likuma darbības jomu. Te gan tiesa, kā jau komisija toreiz nolēma, netiek atrisināta šo te pretrunu ar vienotu atalgojumu sistēmas likumu. Komisija arī vienlaicīgi lēma, ka šis jautājums būtu jāregulē viena likuma ietvaros, tas būtu atlīdzības likums, un attiecīgi šis likums, šā likuma virzība tika tā kā apturēta līdz jautājumu izlemšanas pie vienotās atalgojuma sistēmas likuma. Kurš tikko arī tika pieņemts un kurām ir pateikts, ka šie tie jautājumi ir nodeleģēti ministru kabinetam. Kas kādā apjomā, par kādām grupām, par kurām amatpersonām un darbiniekiem. Šeit arī garantijas uz personisko dzīvi ir ieliktas, kā atsevišķām amatpersonu grupām arī šo te informāciju nevajadzētu publiskot. Tad viss šis te jautājums kompleksē jau ir atrisināts vienotajā atalgojuma sistēmas likumā. Līdz ar to mēs neredzam nepieciešamību un iespēju saglabāt šo te, nekonsekvenci normatīvajos aktos, un mēs uzskatām, ka jau līdzinējais regulējums, kas ir 92. panta 2. daļā, būtu izslēdzams, automātiski Dāldera kunga priekšlikumi arī pēc sava satura vairs nav, neteiksim, ka nav balsojumi, bet saturiski viņu faktiski nebūtu atbalstāmi, un ņemot vērā, ka šī jaunā kārtība valsts pārvaldes amatpersonu atlīdzības likumā ir paredzēts, ka viņi stāsies spēkā no 18. gada 1. janvāra. Vienlaicīgi ar šī 92. panta 2. daļas izslēgumu mēs arī piedāvātu noteikt, ka šis izslēgums stājas spēkā arī tieši 18. gada 1. janvārī. Varbūt pirms mēs skatām pārējo Dāldera kunga priekšlikumus, varbūt izlemsim to, ko mēs darām
Te ir izdalīts juridiskā biroja ierosinājums. Viņš ir ļoti īss, izslēgt 92. pantu. Jā, otru daļu. Un ka šī te norma stāja spēkā 2018. gada, tā laikam tas bija 1. janvāra. Jā, nu tā kā, lai tas būtu analoģiski atlīdzības likumam. Varbūt apspriedīsim šo te normu, mums kādi ir ierosinājumi. Klātesošie kāds izteikt viedokļus. Tas skar arī jūs. Mēs atbalstam. Jā, atbalstām. Kolēģi? Atbalstām. Līdz ar to tas aizies kā komisijas priekšlikums. Un tad, principā, piedodiet Daldera kunga, visi pārējie priekšlikumi atkrīt. Es nezinu, ir jābalso vai nav jābalso. Bet mums ir lūdzu. Viņa ideja taču ir atbalstīta, jau pieņemta un viņa ideja taču ir atbalstīta, pieņemta un viss kārtībā. Tas vienkārši viņa dabiski nav balsojumi vienkārši. Nu jā, balsojumi viņi tiešām nav. Tad faktiski mēs esam izskatījuši visu likuma projektu. Un priekšlikums virzīt to izskatīšanai Saeimai uz otro lasījumu. Nav iebildumu, ir jābalso. Bet mēs jau tur runājam. Par pārējais noteikumiem. Par pārējais noteikumiem mēs arī runājam. Jā. Līdz ar to te būs faktiski divi priekšlikumi, komisijas priekšlikumi. Skatīt otro reizi pēc tam, kad būs salikta tā tabula, es nezinu, vai ir vērts, domāju, ka nav. Jā, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. lasījumā. Juridiskais birojs